Mēs daudzi Latvijā dzīvojošie vienlaicīgi esam arī mežu īpašnieki. Un tajos mežos var saimniekot kā nu gribas vai kā rocība atļauj, taču vienu, cienījamie meža īpašnieki, ziniet, pēc šādām mīkstām ziemām pastāv lieli draudi, ka būs meža kaitēkļu savairošanās masveidā. Tagad ir meža dienas. Tas nozīmē, mežu drīkst kopt, mežu drīkst stādīt. Un meža kopšana šī gadījumā vairāk nozīmē kukaiņu monitorings un iespējams kukaiņu lamatu likšana. Par to arī šodien parunāsim. Gadā Latvijā plosījās viens no postošākajiem orkāniem, kāds piedzīvots. Tika sagāsts milzīgs daudzums koku, kuros attīstījās kolonijas ar 8 zobu mizgraužiem. Vien var iedomāties, ja sagāst ap 400 000 kubikmetru koku, 8 zobu mizgraužiem tā ir paradīze, un tie savu populāciju palielināja par vismaz 10 reizēm. Dabas glābēji veica vairākus pasākumus, lai šo kaitējumu, ko nodara mizgrauzis, samazinātu. Viens šķietam vienkārši pasākums putnu būrīšu izlikšana mežos. Pavasarī mostas visa dzīvā radība. Radība, kur ir ragaina, kur ir kājaina, ūsaina, 8-zobaina vai 6-zobaina. Un ja šos zobainos neieliek tādos kā rāmjos, tad dzīvai dabai, sevišķi mežaudzītēm, var pienākt gals. Mēs kopā ar ekspertu Induli Brauneru dodamies mežā veikt eksperimentu. Vai kādā nogāzusies eglē ir sastopams šis briesmīgais mizgrauzis. Kur ir 8 zobu mizgrauzi. Viņš ar tikko ir izgrauzis, graužu eju. Viens pats papiņš pakaļ pa priekšu nāk ārā. Jā, un šis ir uzskatāms par lielāko mežaudžu kaitēkli, visdraudīgāko, visdrausmīgāko, kas var radīt vislielākos postījumus. Jo 8 zobu mizgrauzis var savairoties vienā vietā un aizlidot citur. Līdz pēc 80 kilometriem. Katru gadu kaitēkļu ietekmē iet bojā ap 2000 hektāru meža. Egļu 8 zobu mizgrauzim aizvien biežāk ir situācija, ka gadā tiek radītas 2 mizgraužu paaudzes. Tas notiek ļoti siltās vasarās. 2004 Kurzemē bija mizgraužu savairošanas. Tas bija arī pēc 2000 gadu sākuma arī bija sausas pāris vasaras, kad tādā veidā arī savairojas mizgrauzis. Un tad nāca vētra. Un tad praktiski vētrā viss tas akumulējās, arī Kurzemē gāza, sagāza, un tad ar šīm metāliem tikām galā. Pēc spēcīgajām vējgāzēm 1973. gadā masveidā savairojās 8 zobu mizgrauzis, un to darbības rezultātā nokalta ap 10 000 hektāru egļu. Mēs apzinājām tās audzes, kas varētu būt pakļauts riskam, apzinājām ap tām karcirtes, sarēķinājām skaitu, izlikām, un praktiski tas arī ļāva 5. gadā ar tik maziem zaudējumiem tik galā ar vētras sekām. Jo pēc 67. un 69. gada vētras mizgrauzis noēda tikpat daudz, cik vējš nogāja. Mums šī pēc 5. gada bija līdzīga situācija, bet prātīgi ar prātu veicot izstrādi. Un ko lietojot fermonu slazdas, mēs praktiski novērsām to. 2005. gadā tika izlikta ap 10 000 šāda veida slazdu, un mizgrauži bija no meža Jānis laukā ar spaiņiem. Veicām izpēti un izziņas procesu, un arī koordinējoties veicām to ierobežošanas pasākumu. Un tādā veidā esam izdarījuši patiesībā ļoti daudz it kā necilām lietām, bet lielu darbu esam padarījuši. Cīnoties ar mizgraužiem un mūķinēm un citiem meža kaitēkļiem, nākas piedomāt arī par daudz lielākiem un spēcīgākiem dzīvniekiem un to nodarījumu jaunaudzītēm. Kad tiek atjaunota briežu jaunaudze, lai viņi nebojātu brieži, tad viņi katru rudeni tiek apstrādāti ar repelentiem. Repelents ir līdzeklis, kas atbaida dzīvnieku, un šis konkrētais repelents sastāv no līmes un smilšu maisījuma, kas
rada dzīvniekam nepatiku tos dzinumus kostu un ēst. Nezinu, krāsa, ne krāsa, tam mazam kociņam tas pāri nenodara. Nē, viņš nenodara. Nedrīkst, protams, ir kvalitātes prasības un instrukcija, kā to lietot. Nedrīkst arī pārķepēt, kad tas galotnes pumpurs viss ir vienā pickulī. Jo tad dzinums nespēja izlausties cauri, bet šeit ir ļoti labi izdarīts. Un deku jau var redzēt, kā dzinumi jau stiepjās, jau pumpuri stiepjās, drīz veidosies skujas. Kad repelents ir izdarījis savas aizsarga funkcijas kociņam, tam augot pārnaģiem ļoti gardas šķir koka stumbrus. Un tāds grauziens stumbrā var sakropļot visu koku. Un šeit pie mums tiek izmantota kāda neredzēta metode. Šeit mēs varam redzēt, ka koks paaudzies garāks, kādā veidā mēs aizsargājam stumbrus. Un esam ilgi meklējuši un atraduši to risinājumu, kādā veidā mēs varētu veikt šo stumbru aizsardzību, lai dzīvnieki nebojātu stumbrus. Mehānisks šķērslis, ko viņš netiek līdz mizai. Un tanī tā lente ir arī ar caurumiņiem, kas arī nodrošina to elpošanu, kad arī kokam nekas nenotiek ļauns. Un viņi kā spirāli arī plešās. Kokam augot resnumā, viņi plešās. Mums vienas 7 gadus nepieciešama tā aizsardzība, līdz kokam izveidojas kreves miza. Un to laika periodu viņi nodrošina, un pēc tam viņi ir bioloģiski noārdošā plastmasa. Izrādās, ka daudz mums nezinām, pat nenojaušam lietu notiek mežā, un milzīgu postījumu spēj nodarīt kā augumā lielais pārnādzis, tā mazs, sīks vabolēns ar netik mīlīgu vārdu – 8 zobu mizgrauzis.